Kā tu smejies? Skaļi, tā ka visi var dzirdēt, vai tu esi tāds kluss vērotājs? Cilvēki dzimuši 5., 14., 23. datumā, viņus var pamanīt, viņi smējās sirsnīgi, skaļi, komunicē daudz, ja viņi ir savā plus enerģijā. Mīnus enerģijā šos cilvēkus pat nepamanīs telpā, būs pilnīgi spēlēkās spēles. Savukārt cilvēki dzimuši 6., 15. vai 24. datumā, viņu smiekli ir skaļi, sirsnīgi, smējās, kā teikt, izsmēja visu dvēseli ārā, viņiem arī patīk smieties, daudzu viņus var pamanīt. Cilvēki, kuri ir dzimuši 7., 16. un 25. datumā, viņi bieži nesmējas skaļi, viņi smējas, kā teikt, ar acīm. Un ja nu tas cilvēks pasmaida un smējas, tas nozīmē, ka joks viņas patiešām gudrs, ar jēgu. Cilvēki, kuri ir dzimuši 8., 7. un 26. datumā, viņi nekad tāpat vien nesmiesies. Bet, ja smiesies, tātad tur bija praktisks joks, interesants joks, un tad arī viņu smieklus varēs dzirdēt. Nu, un cilvēki dzimuši 9., 18., 27. datumā, viņiem smiekli ir kā emocionāla atbrīvošanās. Kad viņi var izsmieties kārtīgi, tad tas ir kā tāda atelpa pēc svaiga gaisa malks, pēc daudz uzkrātām emocijām. Un kā smejies tu vai tavi draugi?